Changer Latvija. Tagad priekš kontenta paņēmu kaut kādu Ķīnas automašīnas, bet nezinu, kas tāda ir, bet, nu, jā. Un izskatās viņa diezgan interesanti. Tāds no īsts ekonom klases spied. Nekas nenotiek. Gāze ir grīdā. Ak, Dievs! Bet, nu, labi, gribēju jums pateikt vispār jo kādreiz arī biju braukājis ar līdzīgām mašīnām. Man pirmā mašīna bija vispār Amerikā, kad es nopirku Mercury Sables 98. gada. Es par viņu samaksāju, man liekas, 2000 ar kaut ko dolāru. Priekš manīm tas bija vienkārši kaut kas nereāls, fantastisks, tops, augstāk jau nav kur. Un ziniet ko? Es tad biju absolūti laimīgs cilvēks. Šodien man ir krūtāk vienkārši nereālas tačkas tādas, kuras, nu, Latvijā tādas parastas mašīnas teorētiski ir, ja. Un kad mēs teiksim, kad es nopirkšu Bugatiju, kādu dienu arī tas būs. Bet tas nav tas, kas diktē laimi. Tas, nu, nepadarīs nevienu priecīgu. Tie cilvēki, kuri domā, ka viņi nopirks tur kaut kādu mašīnu tur, jebkura līmeņa, augstāka līmeņa, mazāka līmeņa, bez starpības, jebkurā līmenī, kurā jūs tagad atrodaties, un jūs domājat, ka tas nākamais līmenis padarīs jūs priecīgu. Es jau par to biju runājis, bet tagad vienkārši es braucu ar šito suda gabalu un izdomāju ierakstīt jums to video, vēlreiz parunājot par to, ka bez starpības, kur jūs šodien esat. Jūs pacelties, jūs pamodaties šodien, jūs esat dzīvi, jūs varat baudīt dzīvi, jūs varat just emocijas. Piemēram, ja jūs būtu piedzimis par suni, var par kaķi vai par kaut kādu tarantulu, es nezinu, viņam nav emociju. Nu, visdrīzamāk mēs tā vismaz domājam, ka viņam nav emociju. Un mums, kā cilvēkam, visas durvis ir atvērtas. Globalizācija, es arī uzrakstīju ļoti interesantu tvītu, arī iemetīšu viņu Instagramā šodien, uzrakstīšu postu, vienu interesantu. Un cilvēki vēl joprojām nav iemācījušies bišķiņ skatīties savā pagātnē, bet nevis kaut kādos negatīvajās lietās, bet pozitīvajās lietās, un saprast, kas vispār kā atšķirās, teiksim, mūsu dzīve 100 gadus atpakaļ un mūsu dzīve tagad. Un viss tagad saka, jā, tagad ir karš, tagad viss ir tik, nu, sarežģīts pasaulē, ekonomika ir sūdīga, tās ir sūdīgs, tas un tā. Nopietni. Ja mēs pastīsimies 200 gadus atpakaļ, vienkārši reāli cilvēks dzīvo tā, nu, vidējais dzīvošanas daudzums kāds tāds, kas nezinu, average life expectancy. Tas ir redzīt, kā man angļu valoda labāk par latviešu valodu. Bija aptuveni 30 gadi, 40 gadi, jo kāpēc? Jo nebija pat normālu medikamentu, nebija nekā no vēža, nebija nekāds antibiotika, pat penicilīna nebija un tā tālāk. Tā kā cilvēks reāli nevarēja nodzīvot arī, ja kāds pārdzīvoja pāris 30 gadiem, viņš jau bija laimīgs cilvēks, ka viņš nenoģība no kaut kādas tur, es nezinu, iesnām elementārām, kuras pārgāja uz pneumoniju un viņš nahu nomira. Tā kā tas ir pirmais. Otrais par to, cik tomēr šodien ir daudz pasaulē security un safety. Jā, var pastīties Londonā, vienkārši kaut kāda dirsa notiek, Vācijā arī kaut kāda dirsa notiek, Amerikā kaut kāda dirsa tur, Meksikā tā tālāk. Bet salīdzinoši ar 5 gadiem atpakaļ varbūt kaut kas bišķiņ sūdīgs tur notiek, es tam piekrītu. Bet salīdzinot ar 100 gadiem atpakaļ, 200, 300, 500, ka tu vari iziet ārā un tev kaut kāds Gingis Khans lecošais ar zirgu, nocirstu nost galvu, tagad ir viss kārtībā. Vienkārši jāizmanto smadzenes, jādzīvo kaut kādā foršā vietā, kur nekāds sūd nenotiek. Teiksim, ja kāds dzīvo Anglijā, Londonā, es vienkārši nesaprotu, ko viņi tur dara. Tas pats Vācijā skrietu nahu prom, nu tur es labāk Latvijā dzīvotu, nekā Londonā vai kaut kādā stubajā Berlīnē vai vēl kaut kur. No visas Eiropas Latvija nav pats sliktākais, domāju, tādā ziņā šobrīd, jo vienkārši tie imigranti, viņi vienkārši nebrauc uz Latviju, jo tur tāpat visu hujovo. Tā kā mums latviešiem paveicās tādā ziņā. Un ja pastīties pa visiem citiem faktoriem mūsu dzīvē un mūsu tagadējā eksistencē, un arī nerunājot par finansiālām lietām, es arī esmu mācījies vēsturi, bišķiņ turpur šurp, es redzēju, kāds bija, es biju sapratis pēc izlasot dažādas grāmatas, kaut vai man nepatīk lasīt, nevienu grāmatu līdz galam savā dzīvē esmu izlasījis, bet tik un tā kaut ko biju lasījis, tīpaši pēdējā laikā, palieku vecāks laikam. Esmu pamanījis, ka šobrīd reāli, daudzi saka, tur coachi, tur kaut kādi, es nezinu, tradinga ekspertā tālāk, ka viņi saka, ka šodien ir visvieglāk
vieglāk pelnīt naudu. Bet, draugi, ja godīgi, tas tā reāli ir. Kāpēc? Dēļ interneta, dēļ globalizācijas, dēļ tā, ka tiem, kuri reāli ir griba, viņi var izmantot reāli ChatGPT kaut vai. Reāli var sasniegt daudz lietas ļoti ātri, jo informācija, jebkurš cilvēks sēžot Afrikā, Latvijā, jebkur. Ja viņam ir internets, viņam ir viss. Viņam ir visas tās pašas iespējas. Tā nebija pat 10 gadus atpakaļ. Tas YouTube pat bija tāds. Tur daudz informācijas vēl nebija tagad, šobrīd. Un kas ir 10 gadi, salīdzinot ar mūsu evolūciju pa pēdējiem 100 000 gadu? Tie 10 gadi ir nekas. Tā kā salīdzinot ar to, kas ir bijis 100 gadus atpakaļ, tagad mēs esam reāli, man reāli ir reāls prieks par to, ka es dzīvoju tagad, nevis pat 50 gadus atpakaļ. Nahuj to laiku, tos 90-tajos, nafik, tur reāli varēja mēģināt nodarboties ar kādu biznesu, kādam kaut ko nesamaksāja, un tev vienkārši tajā vakarā nahuj nošāva, bļeļ. Kam tas bija? Tas nav prikola. Vienkārši nekāda prikola tādā dzīvē nav. Šobrīd, ja tu legāli visu dari, nevienu neuzmet, visu darīji pareizi un centies kaut kādu uztaisīt value, nopelnīt naudu ir tik elementāri. Un ir medikamenti, ir normāli, turp šurp kaut kādi daktari, kaut kāda fiksāka evolūcija medikamentu ziņā un arī informācijas ziņā, internet ziņā, blockchain ziņā, naudas ziņā, tāpēc arī jāpērk bitcoini. Ja jums nav bitcoini, ir jāskatās tajā virzienā vismaz bišķiņi. Ja tīpaši, ja jums kaut kādi dolāri, eiro kabatā ir, viņi tāpat kusīs ārā kā sniegs dēļ inflācijas. Un tagad, šogad un nākamgad printēs tik daudz naudas atpakaļ, viņam nav nekāds cits iespējas neko citu darīt. Tā kā, saprotot to visu, pats labākais laiks dzīvot ir tagad. Un par to, atgriežoties pie šitā suda gabala, bez starpības ar kādu mašīnu jūs braucat šodien. Ja jūs strādājat un gribat tikt uz kaut kādu lielāku līmeni un jūs tur tiksiet, esat priecīgi šodien. Ja jūs braucat ar šitādu grabažiņu, pasakat viņai paldies, esat priecīgi, mīlat sevi un cilvēkus apkārt, un tādā mindsetā turpināt strādāt pie tā, lai nopelnītu kaut ko lielāku, un zinat, ka jūs to izdarīsiet un nopelnīsiet.